Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Sveikiņi, sveikiņi, sveikiņi! Paldies, ka negaustojat. Un es nezinu, ko es šobrīd daru ar savām rokām. Es arī atkal jūtos neēkli pēkšņi. Yep. Uz epizodes beigām mēs būsim atkal normāls. Tad jau iesildās, jā. Šodien atkal Dana ciemos. Šodien mēs parunāsim, padiskutēsim, paspriedelēsim par tiem, kas redz. Mēs jau iepriekšējās kaut kādās sērijās apspriedām to, ka visticamāk bērni redz. Nu tad kas tavuprāt vēl varētu redzēt? Paudzēs kaut kādas raganas. Man neskapēc, es tagad esmu tajā tiktokā. Nu, man tagad visu laiku metās ārā. Es nezinu, kāpēc, vai viņas pēkšņi ir tik daudz, vai tā ir tēma tagad, jo man visu laiku rādās tās tēmas, kad ir tās raganas, kuras vai nu domā, ka ir raganas, vai nu tā kā paudzēs, mammas un vecmammas un tā. Tas nav ar Helovīniem tuvojošiem? Nē, tas vienkārši tā, ka ir tiktokā algoritms, un tad viņš izdomāja, ka man jāpastās par raganām. Nezinu. Kāpēc gan ne? Jā. Nu jā, tad tas ir viens, kas varētu redzēt, kas ir paudzēs kaut kādas apgarotie cilvēki, kur ir zilnieces un raganas, tā var teikt. Kā tev šķiet to skilu? Vai tā būtu? Jā, vai tu viņu piedzimsti, vai tu viņu dabūni uzkačā? Vai? Es domāju, ka mums visiem, mēs visi kaut ko varam vairāk, bet mēs to nezinām, kā to ieraudzīt. Mums vajag tās atslēgas, jā. Zināšanas noteikti, jā. Es domāju, ka mēs daudz ko nezinām, ko cilvēks var. Es domāju, ka jā, ka ir iespējams, bet slabs jautājums. Gan jau, ka citi var vieglāk nekā parastie cilvēki. Es nezinu, kaut kā tā. Tu saprati man domu? Apmēram. Es vienkārši domāju par to uzkačāšanu. Jo, manuprāt, tikai un vienīgi, manuprāt, ir divi veidi cilvēki. Vieni, kuri piedzimst ar kaut kādu spēju, kā tu teici, paudzēs, tur ragana nodod raganai kaut kādu spēju, bet no paziņu pieredzes pēc kaut kādām klīniskajām nāvēm cilvēki visu kaut ko sāk redzēt. Zibens, kad iespēr tev. Jā, man. Nu tā, jā. Tad paliekot skaista rēta, bet man nesen viena draudzene apgāza šo faktu. Bet, nu jā, par tām klīniskajām nāvēm, un tad arī ir divas galējības. Vieni, kuri kačā turpina attīstīt šo skilu, jo tas ir aizraujoši vai, nezinu, kaut kā var kādam palīdzēt, un tad citi, kuri, tas man paziņa, kurš izstaigāja baznīcu centās reizes, lai aizlūdz prom šo spēju, jo tas esot nogurdinoši. Tas varētu būt nogurdinoši. Tu ej telpā un vienkārši tur pilns ir. Un visu laiku kāds runā, tas pārstimulēts. Jā. Jā, noteikti. Ja tev būtu, tev ir tāda spēja? Kāda spēja? Ja tev būtu, tu mēģinātu dabūt prom to spēju vai pakačātu? Nē, es negribētu. Gan jau, ka es negribētu. Laikam. Nu, priekš kam? Nu jā, vai ne? Ja vien negribās kaut ko baigi. Es esmu diezgan liels introverts. Jā, ar cilvēkiem. Un vēl te... Nē. Crazy, cik tūkstošus gadus pasauli pastāv un cik tūkstošiem tad veselītes pastaigājās un vēl visādi tie mošķi, kas izsaukti no kaut kurienes. Jā, spoki ir īsti. Bet arī, es par šito kaut kad nesen domāju, kurš vispār izdomāja par tiem spokiem. Kā īsti, ja tā ir tikai teorija, kā tā radās? Kurš bija pirmais, kurš iedomājās par neredzamiem cilvēkiem?
Oh. Man vienkārši deep thoughts about life. Jo var jau būt, ka kāds, nezinu, tāpat, ka kurš izdomāja zombijus, kāds ieraudzīja kādu vecu sačervelējušos cilvēku un izdomāja, ka tēma filmai. Un varbūt tā arī kaut kā radās spoki, kad kāds kaut ko ieraudzīja un vienkārši izdomāja, ka būs. Un panesās cilvēki, pavilkās. Nu nē, bet bērni taču redz. Nu man ir tā liekas. Un es pie redzētājiem laikam vēl pieskaitītu arī tikai un vienīgi, manuprāt, mājdzīvniekus. Man liekas, ka vismaz dažreiz tie viņi... Tev ir kāds pazīstamais, kas redz pieaugušā vecumā? Jā. Jā. Nu labi, vairs nav starp mums, bet es par daudzus zinu. Labi, tad būtu baigi jāurbjās tajā visā, bet jā, man ir paziņu lokā gados cilvēki un arī jauni cilvēki, kas vieni redz, vieni pareģo ar sapņiem vai kaut kāds konkrēts sapnis, piemēram, norāda uz kaut ko, un tad šis cilvēks apzvana pārējos, kad tev uzmanīgi. Nu, tā ir. Jā, tev arī ir pazīstami? Es redzu sapņus, kas ir, tā kā, kas notiek. Īpaši, kad es esmu grūtniece, tad ir tie vividi sapņi tādi riktīgi. Viņi sasauc? Nav nejausmas, bet izklausās smuki, tāpēc es piekritīšu. Jā, bet man ir tā, ka es redzu sapņus, un tad viss interesantākais man bija tad, kad man bija viena kolēģi, kas bija arī stāvoklī, kad es biju stāvoklī, un viņai vēl nebija laiks, viņai vēl nebija pilns tas termiņš. Un es viņu vispār kādā bezsakarā redzēju sapnī, un tas sapnis bija tāds, kas man tā grūti izskaidrot, bet es tajā sapnī jūtu, ka viņa drīz, ka viņa dzemdēs, un tur bija tāds teikums, tas var notikt drīz, un tas var notikt jau rīt, vai kaut kā tā. Un tad es viņai nākamajā dienā uzrakstīju, kad mēs baigi nečtojam, un es viņai uzrakstīju to savu jocīgo sapni, un mēs tur pasmējāmies, viņa saka, nē, ka vēl tā nevarētu būt, jo viņai laikam bija 36 nedēļas, ja nemaldos. Priekš tiem, kas nezina, vēl mēnesis līdz dzemdībām. Jā. Jā, un pagāja kaut kāds laiks, un tad viņa darba čatā ielika, ka viņai piedzima meitiņa, un ierakstīja to datumu, un es apskatījos čatā, un sanāca tieši, ka tajā nākamajā dienā, kā arī manā sapnī bija, viņa tiešām piedzima meitiņa. Wow. Bet to varētu izskaidrot, jo mēs izskaidrojam lietas, tu varētu izskaidrot, ka viņai zemapziņā tas palika, ka es viņai teicu, ka viņai rītā varētu piedzimt meita, un tad viņai piedzima meita. Es nezinu. Oksitocīns sarežojās un dāvai, let's go. Šodien rītā. Kofers gatavs maucam. Ok, bet jā, interesanti. Man vispār pareizi, kopš grūtniecības ir sāsinājušies šie sapņi, ir man arī palikuši biežāki, un es jau 3 draudzenēm esmu sapņos nosapņojusi, pat ne 3 vairākām. Uzrakstījusi WhatsAppā, vai ir kaut kas, ko tu man gribi pateikt, un tiešām ir ko pateikt, un tad tāds, wow! Un viens no tiem stāstiem vispār bija, kad es konkrētu brīdi noķēru, kad viņi tieši to arī bija darījuši, kamēr te iepriekšējā dienā vai sapņa dienā, kaut kā tur sanāca, ka tieši viņi bija tajā lokācijā, tajā pilsētā, tieši ap šo objektu, kur viņi staigāja, kur es viņus sapnī satiku un uzzināju, ka viņi ir stāvoklī, un viņas vīrs ar tur staigāja, un tā kā tas, jā, bet man sapņos ir bieži nākuši aizgājušie izstāstīt visādas lietas, un tās lietas parasti vienmēr ir bijušas, arī precīzi kaut kādi tur šitie, eksistenciālajie jautājumi, kas man uz to brīdi ir sakrājušies un vienkārši atnāk. Pieņemsim konkrēti viens klases biedrs, kas diezgan agrā vecumā aizgāja. Viņš man ir nācis stāstīt visādas lietas un mierināt un pastāstīt, ka viņam viss ir baigi labi un ka visi par viņu bieži domā. Šis forši, ka tās, ka pasaka, ka viss ok, kā neuztraucies. Tas forši. Tas ļoti mīļi. Vecais tās ir nācis un lamājis man, kas sen neesmu bijusi uz kapiņiem, un tiešām tā arī bija. Bet to arī varētu izskaidrot, ka tas ir tavā zemapziņā, ka tu jūties vainīgi par to, un tad tā kā tas tā varētu būt. Tā varētu būt. Jā, visu kaut ko. Bet arī interesanti, kad es arī redzu bieži nē, vienreiz vai 2 reizes gadā es redzu savu vecstāvu, kurš aizgāja, tagad man bija 8 gadi, man šķiet,
Jā, 8 gadi. Un es viņu vēl projām redzu, un pa lielam man vajadzētu aizmirst jau, kā viņš izskatījās, kāda viņam bija balss. Tagad es to neatceros, bet sapņos viņš vienmēr ir, tā kā tad jau man bija jāstāvs uz viņu, tā kā no lejas uz augšu, viņš bija pieaugušais, un tagad es esmu sapnī pieaugušais, viņš ir pieaugušais, viņš ir zemāks par mani, un tā interesanti arī tas, ka es viņu projām redzu. Bet... Un tu audz līdzi. Audz līdzi laikam. Jā. Un tas tā interesanti arī. Parasti jau ar gadiem tās sejas izbal, bet, ja tu saki, ka tu tā redzi konkrēti. Jā, un balsīs dzirdu. Kaut gan tagad, ja man tā jāatcerās, es neatceros balsi. Oh my God, man tikko aizmetās tāds flashbacks uz bērnību. Kā arī vecais tēvs, pirmais, kurš aizgāja, bija nesen aizgājis, un es kā bērns viņu redzēju istabas vidū. Ak, Dievs, bija izslēgusi kaut ko tādu no savas galvas. Man patīk tās sajūtas, kad ir atnāk vienkārši kaut kāda randoma atmiņa, ko tu vispār esi aizmirsis. Tas ir, bet es vienkārši, wow. Wow, jā. Un tagad, kad es tā domāju, es pat atceros, kāpēc es to biju izslēgusi, jo tas bija tik bailīgi, jo tas bija viņš, bet tas nebija viņš. Man par to ir stāsts. Nopietni? Jā. Un tad varbūt pieķeramies pie pirmā stāsta. Mēģināsim izskaidrot, varbūt izskaidrosies mans izslēgtais. Man par to man tieši ir ļoti līdzīgs stāsts. Tā viena meitene raksta. Šie stāsti visi ir no pazīstamajiem cilvēkiem, tā kā viņi nav no interneta ņemti, bet tātad. Man bērnībā daudz, bet pats spilgtākais, kad bija maza, pagad tas ir tas, jo tur ir 2. Nē, šis nav. Vēl viens. Tātad bija maza, un man nomira man mīļā omīte. Ar vecākiem esmu gājusi ārā pa mājas vārtiņiem, un pēkšņi esot sākusi... Es nemāku klausīt pēkšņi. Vienkārši tajā High School Musicalā bija tas Es neesmu redzējis īstenībā. Nopietni! Es atceros, bija tas posms, ka visi skatījās, bet es nereiz neesmu redzējis. Zinu, kā es Danai pirms epizodēm uzdodu mājas darbu ievākt stāstiņus no cilvēkiem, un es tev uzdošu tagad mājas darbu noskatīties visus High School Musicalus, kur Zaks Efrons vēl ir svaigs. Nenodar to man lūdzu. Tātad. Es esmu šokā, piedod. Jā, lūdzu. Tātad ar vecākiem esmu gājusi ārā pa mājas vārtiņiem, un pēkšņi es esot sākusi šķiet kliedzot Oma. Un kā šodien atceros, ka pretī pa taciņu ar atklāstām rokām nāca mana omamma. Un es biju tik priecīga. Vecāki mani pasauc atpakaļ, es paskatījos uz viņiem, paskatījos atpakaļ uz taciņu, un tur bija pavisam cita sieviete. Vecākiem likās, ka man vienkārši sajuka, bet tā sieviete likās... Bet tā sieviete vispār nebija tuvu pēc izskata omammai, un es vēl šodien 100% atceros, ka tā bija viņa, mati, seja, gaitas, maids, un ar atplastām rokām to sajaukt nevarēju. Cik jauki. Es to pašu teicu, man likās ļoti mīļi. Es domāju, tas ir ļoti mīļi. Tas mīļš stāsts. Un es tev bišķīt labāk jūtos, jo varbūt tas tomēr bija arī vecais tās vienkārši kaut kā ātrumā. Pārbijos un gribētu šo faktu noliekt, bet jauki, un tīpaši ar atplastām rokām. Kā jau gan saka, ka nevajag skriet pie aizgājušajiem, ne sapņos, nekur, jā. Man bija viens sapnis, kad bija maziņa. Man viens, teiksim, onkulis, viņš nebija tā, man radinieks, bet radinieks un tā. Radinieks. Un viņš man arī sapnī teica, ejam, es tev iemācīšu lidot. Es biju baigi maziņā, un es tētim pēc tam stāstīju, man likās riktīgi excited. Un viņš teica, ka nedrīkst lidot līdzi un nedrīkst iet līdzi, un es arī neaizgāju. Bet es nezināju to, ka nedrīkst. Bet es atceros to, ka jā, man bija tāds sapnis, ka viņi teica, vai ejam. Man tā radiniece, starp citu, bija tā radiniece, kur ir aizgājusi, kur redzēja lietas. Un, viņa man kaut kad arī stāstīja, ka sapņos nedrīkstēt līdz aizgājušajiem, tāpēc es jau no agras bērnības biju informēta. Un mani omīte sauca līdzi. Un es viņai aizgāju, bet es pusceļā pateicu, ka omītes nedrīkst, un es gāju atpakaļ, un es no rīta pamodos plošu karsoņu. Es arī esmu dzirdējis, ka cilvēki slimo pēc tam, jā. Arī jau varbūt sagadīšanās, kad nezinu,
tu jau jūties tik slikti, ka jau, bet ne īsti. Nu jā, kad tu murgo, zini, tev ir drudzis un tu vienkārši kaut kur murgojies. Tad, Varbūt, jā. Beigās šitais pa sapņiem izvērtīsies šovs. Bet vēl tu man atgādināji, vēl filmējās, es vienkārši pārbaudu tehniskās ķibās, lai atkal neiebēstos. Bet atgādināja mums čatiņā, varbūt atceries, viena no meitenēm rakstīja, ka viņiem nesen aizgāja kaķītis, un viņi atnāca no bērndārza mājās, un puikiņš skrējis un teicis čau muri vai kaut ko tādu, pieņemsim, ka to kaķi sauca muris, un sveicinājis kaķīti, mājot uz vietu, kur tas kaķis parasti gulēja. Es palaidu garām laikam. Es vienkārši to viņai lūdzu atļauju, vai drīkst publiski izstāstīt, neminot vārdus, neko izņemot muri, jo es neatceros, kā kaķis sauca, bet man likās arī tik ļoti mīļi, un tad viņa pieminēja, ka viņa tic no visas sirds, ka tas muris tur guļ. Lai arī viņš tagad ir citā saulītē, bet tā kā guļ. Jā, mīlīgi. Bet starp citu arī no mūsu čata meitene bija pie maniem vecākiem aizbraukusi nodot tur vajadzēja nodot paciņu. Un viņas dēliņš arī pateica, sunīts grib ēst, vai kaut kā tā. Un viņa prasīja, vai jums ir suns, un mums suns nesen arī aizgāja. Tieši kaut kādas 2 nedēļas pirms viņi bija tur. Un tā arī interesanti. Nevar zināt, ko viņš redzēja. Bet jā, un es pateicu tētim, lai noliek katram gadījumā, lai noliek bļotu. Ja tiešām kaut kur ir suns, kurš grib ēst. Jā. Labi. Bet, arvien vairāk biežāk pierādās, ka tie bērni tomēr kaut ko redz. Tā, es varu izstāstīt vēl viens stāsts, un tās pašas meitenes arī par bērnību. Tātad pats spilgtākais, kad biju maza, bieži naktī dzirdēju, kā šūpojas šūpuļkrēsls. Tāds vecs ar izskaņu. Horror movie jau. Kā pasauc vecāks, tā viss skaņas nav. Vecāki domāja, ka es viss izdomāju. Beigās jau pati ticēja, ka man izliekas un galvā kaut kas īt. Tad vienu vakaru pie manis palika labākā draudzene, dzirdu atkal skaņu. Bet izliekos, ka nedzird, jo draudzene tak nedzird, tāpat kā visi. Un pēkšņi viņa man jautā, kas tā pa skaņu? Un es šokā jautāju, tu arī dzirdi? Viņa, tā kā kāds šūpotos. Lieka piebilst, kā abas negulējām, jo viņa bija bail. Pēc tam pie manis vairs pa nakti nepalika. Un mums bērniņos stāvēja vecvecmammas šūpuļkrēsls. Un vecvecmamma izdomā šūpoties tad, kad visi iet gulēt. Bezskaunīgi. Vienkārši tāds, jūs ejat gulēt. Tas vispār atgādina atkal man to pašu veco tēvu, ko es pirms brītiņa pieminēju. Viņš jau kaut kad sen atpakaļ agri no rīta ienāca mājā, kur mēs visi gulējām, noklēdzās. Jūs visi guļat? Guļat. Kas ir ar tiem vecvecākiem vienkārši? Es saprotu, ka viņi savu dienu sāk 4:27, bet vienkārši ļauj citiem gulēt. Čīkstina krēsls. Labi, mēs varam izskaidrot. Es nezinu, vai mēs varam izskaidrot, bet es zinu to, ka es būtu to šūpuļkrēslu aizvākus projām. Vai arī, es nezinu, varbūt, kad vienkārši vaina šūpuļkrēslā. Man būs tieši stāsts par mantām, kam cilvēki pieķerās. Tā kā vienā no iepriekšējām sērijām, ja jūs neesat redzējuši visas, vienkārši noskatieties. Jā, varbūt kvalitāte nav bestest, bet samierināties. Sorry. AI balss. Jā, Dievs, tas bija tik rēcīgi. Bet tev īstenībā tur ir diezgan līdzīga tavai īstajai balsī. Mana balss izklausās ļoti jocīgi. Bet viņš arī daudzus tos vārdus vienkārši samudrīja, jo viņš nemāk latviešu valodu. Jā, interesanti izklausījās. Tas, jā, mēģināšu vairs neatkārtot, pēc es paskatos, vai filmējās. Jā. Vēl izskaidrot. Es nezinu, varbūt, ka viņi dzīvoja tuvu dzelzceļam. Un tad, kad man vismaz tā bija pie vecākiem, kaut gan dzelzceļš bija diezgan patāli, bet tāpat tās tēts kolekcionē mazās pudelītes, un viņš liek uz stikla vēl kaut ko šķindošāku nevarēja izdomāt. Jā, un tad, kad vilciens brauc naktī, tad viņas dažreiz, bet tu pierod pie tā, un tu vairāk nedzirdi. Bet tas arī baigi reti bija, ka tas ir riktīgi tāds lielais vilciens, smagais vilciens. Nav pat jābūt vilcienam. Man tieši vakarnakt bija
vienkārši mašīna pabrauca. Smagais, man liekas, pabrauca garām, māja mazliet nošūpojās un burtiski milisekundi vēlāk izlietnē krūzē karotīti, laikam pašļuka uz leju no vienas kants uz otru. Vibrācijas. Jā. Es tā kā domāju, tas tā kā varētu būt izskaidrojums, ka notiek kaut kāda vibrācija un tad tas šūpuļu krēslam jau nav tā kā stabils pamats un tad viņš izšūpojās. Jā, tas varētu būt labs izskaidrojums. Vai arī omīte ir vienkārši super nejauka un iet čīkstināt krēslu tieši tad, kad visi guļ. Maybe. Bet par to, ka tu gribētu viņu iznest, man ir stāsts. Pastāst. Tūlīt pastīšos, vai tas ir īstais. Jā. Man spokojas mans vīrs. Mans vīrs aizgāja pēc pāris mēnešiem, manai meitai sākās sāpes krūtīs un vēderā, tāpēc atkal izsaucām ātros. Bija pagājuši precīzi 6 mēneši, kopš bija nepieciešamība pēc ātrās palīdzības un mūs aizved uz to pašu slimnīcu, kur aizgāja vīrs. Gaidījām 7 stundas, lai meitu apskatītu un ieliktu palātā. Kad gājām uz pārbaudēm, meita apstājās pie durvīm un teica, mam, un es atbildēju, jā, zinu. Tā bija tā pati palāta, kur pirms precīzi pusgada aizgāja mans vīrs. Kad ārsts ienāca palātā, viņš izgāja, lai vēlreiz pārbaudītu, vai ir ienācis pareizi, jo beidzamajā gadā ar vīru šeit bijām vairākas reizes, un ārsts mūs atpazina. Izklausās pēc ļoti mazas slimnīcas. Mazas pilsētas. Jā. Kad dažādi ārsti meitu bija apskatījuši, ienāca medmāsa, kas bija klāt dienā, kad aizgāja vīrs. Īsumā gandrīz viss noritēja tieši tā, kā dienā, kad aizgāja vīrs. Pēc visām šīm sakritībām radās ļoti liela nojauta, ka kaut kādā veidā te ir iesaistīts vīra gars. Draudzene mani centās mierināt, ka vīrs tādā veidā norāda, ka mūsu sargā un ir blakus, bet man gan šķita, ka viņš man atriebs, jo es beidzamā pusgada laikā esmu izmetusi tik daudz viņa kolekcionētos krāmus. Īsumā mana atziņa, esi gatavs dusmīgam spokam, ja met ārā viņa krāmus. Atceries, mēs arī vienā no iepriekšējām epizodēm runājām par to, kā tie spoki izvēlās, kur būt. Un viena vieta ir, kur viņi ir aizgājuši, cita vieta, viņi ir pieķērušies konkrētai lietai un ceļo ar viņu līdzi. Tā kā iet izmest to šūpuļu tīklu, droši vien dabūtu klausīties vakarā kaut kādu. Jā. Arī vecmam izdomāt kaut ko citu. Spoku šūpuļu krāslu blakus apsēstos pie auss. Bet zin kā, es īsti negribu piekrist tam, jo man šķiet, ka garam nav vajadzīgas tās mantiskās lietas, Gars ir tāpēc gars, viņš nav ķermenī, viņam nav vajadzīga tā futbola bumba. Man tā vismaz šķiet, un to arī māca budisms, kad nevajag pieķerties mantām, lietām. Vispār nekam pieķerties nevajag. Bet ne visi ir pieķērušies budismam, tāpēc vajag. Jā, es vienkārši tā kā to kā piemēru. Vispār man tā šķiet, es tagad tā domāju, vismaz arī nevajag pieķerties ķermenim kā tādam. Un man tas liekas, tā vismaz man šķiet. Tas būs rīktīgi stulbs piemērs. Es nezinu, vai tev vajadzētu viņu izgriezt ārā. Bet, varbūt nocenzurēšu kādu jautru dziesmiņu. Bet es vienkārši mēs ar vīru vienreiz par to runājām, par to, ka mēs runājam par nāvi un par to, kāpēc man ir bail un kāpēc man negribās. Un man liekas tā kā diezgan pretīgi, ka tavs ķermenis pūst kaut kur zemē. Un tā vispār tāda vientulības sajūta un tā tālāk. Bet tad man vīrs tā, viņš jau man tā centās to paskaidrot to, ka tev vienalga būs par tavu ķermeni, ja tu būsi kaut kur citur jau viss, tā kā tu neatcerēsies to savu ķermeni, tev ir vienalga, tev ir nākamā misija, kas jāiet. Un es tāpat to baigi nevaru tā pieņemt, bet tad mēs kaut kā vienreiz runājām, es neatceros, kāpēc es par to iedomājos, bet es iedomājos par to, ka daļa no manis, kas ir placenta, kurā bija mans bērns, viņš ir vienkārši aizgājis kaut kur, es pat neredzēju kur, un man ir vienalga, kas tālāk notika ar to placentu. Tāpēc, kad viņi ir izpildījusi savu misiju, viņi man ir, es esmu piedzemdējusi veselus bērnus,
Un man tālāk ir vienalga. Es zinu, ka citiem nav, citi tur ir taisījuši kapsulas un ēduši un vēl viskāt ko. Es tieši pēc otrā bērna ļoti gribēju vienkārši redzēt, jo es tā kā nezinu, vai būs vēl, un es vienkārši gribēju redzēt, kā viņa izskatās, un viss sanāca tā, ka visi aizmirs. Visi aizmirs? Jā. Nu, vienkārši man nesanāca redzēt viņu, bet tas nekas. Bet, jā, piedod pārtraucu. Jā, un tad es tagad saku par to, man ir vienalga šobrīd par to placentu. Un visticamāk, nu, tā kā, un tad tā man domāšana bišķi arī mazliet pamainījās, jo kad tālāk jau tu ej to savu ceļu, tā kā tas jau vairs nav, tā vairs neesi tu, tā kā tos ķermenis neesi tu. Jā. Es saprotu tavu tā ir tava māja. Es dzirdu. Man liekas, ka ķermenim mazāk pieķerās kā kaut kādām lietām. Nu, jo ikdienā, pieņemsim, es nekad neesmu domājis, cik man ir nenormāli forši templis. vai nezinu. Kā, bet vajadzētu īstenībā. Nu, droši vien tā kā pacelt self-esteem, katram padomāt par to, cik jūs esat lieliski visi un to arī. Bet tieši par tām mantām tie cilvēki manā paziņu lokā, kuri redz lietas un zina kaut kādas lietas, ir... Es vienkārši tikko saliku puzlīti kopā. Viens ir no tiem amerikāņu medniekiem un viens no tiem, kas paziņas, kuri redz, ka tad sanāk, kad cilvēks tik ļoti, pieņemsim, ir pieķēries savai mašīnai. Šis ir īsts stāsts, kas mazliet ir savirpināts, lai nenodotu nevienam nekādus datus. Viņš ir pieķēries tik ļoti savai mašīnai, viņš viņu tur ir pucējis, mīļojis un tik uķinājis ļoti, bet pēkšņi aizgājis. Un viņš neapzinās, ka viņš ir aizgājis. Viņš vienkārši velkās līdz tai mašīnai un tam jaunajam saimniekam ar to mašīnu neiet. Viņa plīst, viņa čakarējās vēl nesko, un tad ļoti daudzi bieži kā beidzamo salmiņu tieši iet pie kaut kādām tantēm pušļotājām vēl neskur un prasa tā kā, nu, ko man ar to mašīnu darīt. Viņi saka, parunā ar veco saimnieku, pasaka, lai viņš laiž vaļā. Nu, tā kā, vai kaut kādus tādus veidus, jo bieži vien tie, kas ir pēkšņi par ātru aizgājuši, viņi vienkārši neapjauš, ka viņi ir aizgājuši. Viņam liekas, vienkārši nafik, tu ņem man mašīnu. Jā, es arī mēs arī ar vīru to runājām, ka, nu, tā gadās, kad aizgājējis vienkārši turpina savu ierasto dzīvi, un tu esi ieradies pie viņa mājām, nu, mēs tieši pie mūsu mājām. Un kā viņš nesaprot, kāpēc, kas tie ir cilvēkiem, kāpēc, jo viņš turpina dzīvot tur, jo viņš nesaprot, ka viņš ir aizgājis. Jā, tāpēc arī tajos medniekos bieži vien ir tā kā, viņi tur stundām ilgi kaut ko vāvaļo, un vienā brīdī tas pociņš pajautā, tā kā, am I dead? Tā kā, kas vispār ir pa gadu? Un tad viņi sāk runāt un tā kā dod viņam zināt, ka jā, tu drīkst iet arī tālāk. Nu, labi, man ir stāsts. Šitais man beidzamais stāstiņš. Bet tad, mēs vispār par tēmu runājam, jo mēs visu laiku par tiem, kas redz. Bet mēs kaut kā aizvirzamies. Nu, tā šķiet, man liekas, ka visos stāstos kāds kaut ko ir redzējis. Nu, labi. Manuprāt, es nezinu, jo jums liekas, ka mēs te bez tēmām mūdam ļoti labi. Spoka tēma paliek spoka tēma. Kā tas jau tik tāds novirziens par tiem, kas redz. Nu re, arī 4-5 gadu bērns. Kad man bija 4-5 gadi, es paliku pa nakti pie savas tantes vecmāmiņas mājā. Tā māja bija 100-200 gadus veca, kraču ļoti veca un atradās ļoti vecā un nedaudz bīstamā rajonā. Garš rajona nosaukums. Māja bija diezgan silta, bet ik pa laikam tajā kļuva pavisam augsti, pat līdz sala sajūtai. Man tur bija 2 galvenās pārdabiskās pieredzes. Pirmā bija tad, kad gāju dušā. Abas vannas istabas bija aizņemtas, tāpēc maza es nolēmu iet uz vannas istabu pagrabā. Lieliski ideja. Man uzreiz nāk prātā tikko šitais viens pats mājās, ka viņam arī bija bailīgi iet pagrabā, un tur tā plīca ar viņu tur runāja. Kāpēc, lai kāds iet mazgāties pagrabā? Anna ir duša pagrabā. Tāpēc kāds iet mazgāties labi, īstenībā, tas nav pagrabs, tas, viņš izskatās, tur grūti paskaidrot, bet pagrabs, kas ir, nav pagrabs. Stāvs, okay. Pirmais stāvs, bet mums tā kā, pirmais stāvs ir otrais stāvs, jo nav svarīgi. Pirmais zemais stāvs. Jā. Kad iegāju vainas istabā, tas bija sen, tāpēc precīzi neatceros, bet dzirdēju balsis, kas čukstēja. Ne šeit, arvien agresīvāk. Nolēmu vienkārši iztīrīt zobus, un tajā brīdī, kad ieslēdzu krānu, maisītāju, telpa momentā kļuva ledaini augsta. Es noskatījos, kā krāns, maisītājs, ieslēgts, lēnām pats izslēdzās.
Tas man bija pietiekami, lai pateiktu uz redzīti pagrabam. Otrā reize bija, kad gulēju otrajā stāvā guļamistabā. Es un mana māsīca gulējām vienā istabā, viņai tad bija 5 gadi. Un pa nakti telpa kļuva arvien augstāka. Es pamodos ap 1, sagas bija izmētātas, bet māsīcas istabā nebija. Pamodos vēl pēc kādām 15 minūtēm, visas sagas bija rūpīgi saklātas. Toreiz domāju, ka tā bija mana māma, un es ieraudzīju sievieti, kas izskatījās pēc kalpones. Viņa teica, un es to skaidri dzirdēju, nu ir labāk. Es aizskrēju lejā, kur bija tante, mamma, māsīca. Izrādījās, ka mamma vispār nebija nākusi pie mums uz istabu tajā naktī, un mana māsīca bija redzējusi tieši to pašu sievieti. Tātad 2 bērni bija redzējuši vienu un to pašu mošķi. Vai mēs mēģinām šo izskaidrot vai pieņemam tad, ka bērni redz? Man interesē vairāk, kas tos sagas izmētāja. Viņas ar māsīcu, droši vien. Okay. Viņām bija jāguļ vienā istabā, bet tik perfekti. Es būtu ļoti priecīga, ja man būtu tāds mošķis mājās. Kas kārto. Jā, ak, Dievs, cik tas būtu forši. Ja es to aizēju gulēt, pamosties, tev tāds pāris bērnu visi ir izmētājuši un pamosties un ir kārtīgs. Ak, Dievs. Jā, bet zini, kur varētu būt āķis? Katram jau tā kārtība sava. Ai. Jā, tev galvenais, ka vienkārši ir kārtība. Ok, labi. Nu, ko izsūdz grīnas. Man tagad... Ar savu vēja dvašu aizpušu putekļus prom. Mantiņas, lai savāc pa vietām. Trauks nomazgā. Perfekti. Es būtu ļoti priecīga. Tev lido gar acīm kaut kāds tur noliekās plauktiņā. Es aizēju šāds pagaidīšu. Pabeidz. Ļoti labi. Netraucēšu viņai. Var aiziet ārā, pastaigāties. Un kāpēc, ne? Nu jā, it īpaši, ja viņas abas ir redzējuši. Nu, ja viņa citādāk neko citu nedara, kā tikai kārtu, neko sliktu viņa tur nedara. Tik, cik viņa maisītāji taisīja ciet. Varbūt, tur es iedomājos, varbūt tas bija kaut kādas žurkas, kas tur skraidīja pa trubām, tad aizprostījās ciet. Vai viņi redzēja, kā pagriežās tas? Bet tai žurkai jābūt no Ratatouille Remijam, jo viņš teica, ne šeit, ne šeit. Tu kāds vēl runāt pareizi. Jā. Bet, var jau būt, jā. Visādi var būt. Labi, ja jūs varat izskaidrot šo, skaidrojiet droši. Jūs vispār tādi kūtri, neviens neatsaucās uz jautājumiem, bet man liekas, tā tēma taču ir tik aprunājama un neizpētīta, ka taču metat iekšā savus viedokļus un stāstus. Uz e-pastu tu tikai paklausies @gmail.com un negaustojiet. Un tad jau. Kā tev šķiet, ir vēl kāds, kas redz bērni, dzīvnieki, tie, kuriem ir kaut kāda pārdzimtība spēja? Jā, tad vēl tie klīniskie, kas ir piedzīvojuši kaut kādas jocīgās. Es domāju, ka mēs visi varētu. Vienkārši mēs nezinām, kā to pareizi darīt. Mēs nezinām, mēs neesam open-minded, pirmkārt, mēs šķiet. Šito tu pateici ļoti precīzi, tikko atcerējos vienā no sērijām, viņi dažreiz ņem līdzi kodus tur saikikus. Un viņa tieši stāstīja par to, ka tie džeki tik ilgi ar to nodarbojās, ka viņi reāli sāk attīstīt spēju sajust, sazināties, saprast bišķīt vairāk, iedziļināties tā kā tajās pagātnēs un izprast tos notikumus daudz ātrāk nekā, ja mēs tad pieņemsim pēkšņi ieiet un uzdot kaut kāds jautājums, jo viņi vienkārši jau ir pavēruši kaut kādu savu čakru vaļā, lai kačātu. Tā kā pareizi, jā. Good point. Tas sasaucās arī ar to, ko es esmu noskaidrojusi. Nē, bet redzējis, dzirdējusi. Jā, tā kā, ja jūs gribat redzēt spokus, tad vienkārši atveriet savu prātu. Jā, kačājiet skilu. Jā. Izvairieties no tās vienas versijas, bet netaisiet rituāls. Man liekas, tas ir baigi nevajadzīgi. Nekad nevar zināt, kādu mošķi tur izsauc. Man liekas, gana daudz jau pastaigājās. Tāpat tās visur iet. Kas man vēl atgādināja. Random faktu vienkārši plūst augšā un es pēkšņi atceros. Ir tāds stand-upists, es nezinu, kā viņas latviski stāvizrādists, Matthew Rife. Un
stand-upists, jā. Un viņa dēļ, starp citu, es uzrakstu tos visus paranormālos YouTubers. Es nezināju, ka viņi ir tik daudz, bet viņš ir vienā no tiem skvadiem. Un vienā no saviem stand-upiem viņš taisa crowdworku, kur viņš tā kā iesaista visu zāli jociņos un uzdod viņiem jautājumus un tā. Un vienreiz, pat nevienreiz vairākos šovos ir atnākuši cilvēki, kuri redz kaut kādas lietas, jo viņš arī bieži uzdod jautājumus vai kaut ko saistīt ar paranormālo, cik viņam tā tēma pašam interesanta. Un bija atnākusi kāda sieviete, un viņa paprasīja, Metu, vai tu gribi zināt, kas tev tur blakus uz skatuves stāv, un izrādās Čiepa redz lietas. Un viņš nekad nav runājis par savu tēti, jo viņam tur tā pagātne kaut kāda tur baigi sarežģītā, un tētis tur bija laikam arī aizgājis salīdzinoši agrā vecumā un tā. Un viņš saka, droši spēr vaļā visu, tā kā viņi precīzi aprakstīja viņa tēti tieši tajā vecumā, kad viņš aizgāja. Viņi pat nosauc precīzi uz gadus, un tad tā bija viena reize, kad viņa tētis bija blakus uz skatuves, un citā kaut kādā raidījumā viņa vecais tēvs, kas bija salīdzinoši nesen aizgājis. Un tad viņš prasīja, pasaki man kaut ko tādu, ko zināt tikai mans vecais tēvs. Lai tā kā būtu legit, ka tas tiešām ir viņš. Un tā sieviete pateica, get a real job. Tad viņš tāds stāka smieties, jo tā kā tas būtu reāli tieši tas, ko vecais tēvs teiktu. Tā kā, cik forši. Ja spoki neeksistē, izskaidrojiet šo vienkārši. Jā. Es nesen arī redzēju līdzīgu tipa video, kur bet es neiedziļinājos, bet es redzēju, ka arī bija kaut kāds cilvēks, es neatceros pat dzimumu, bet man liekas, ka tā bija sieviete. Nav svarīgi. Jā. Nav svarīgi, bet viņa arī viņai arī teica, ka tev blakus stāv tas un tas, un viņš saka to un to. Un tas cilvēks pilnīgā šokā, jo, viņa, protams, sāk raudāt, jo viņa nesen bija tieši aizgājusi. Tā bija, laikam, viņai mamma, kas viņai stāvēja blakus, jā. Jā, un, bet gribēju pajautāt, šaus ekstrasensu cīņas. Tu tici, vai tas ir šaus? Zin kā, man liekas kaut kas līdzīgs kā ar visiem kādiem mīlas šoviem un tur tām visām trakajām, seksīgajām salām un vēl nesko, kad jā, tas ir šovs ar kaut ko uzpūstu un producentu idejām un ne idejām, bet kaut kādiem nosacījumiem un ka tomēr ir jāuztur kaut kas. Bet Latvijā arī bija, vai ne? Jā, man liekas, ka jā. Bet es ticu, ka kaut kas tur ir īsts. Es neticu. Ne? Es domāju, ka tas viss ir scenārijs. Es domāju, ka jā. Un es domāju, ka varbūt vienīgais, kas tur ir īsts, ir tie cilvēki, kas prasa palīdzību. Tas gan jā. Un lai to, tā kā jā, un tad vienkārši tur nāk kaut kādi tie aktieri un kopā ar psihologiem izstrādā kaut kādu stāstu, kas tagad būs, jo, man liekas, manipulēt ar cilvēku, kuram ir notikusi nelaime, ir ļoti viegli. Jā. Bet es gribētu, lai tas būtu pa īstam. Es gribētu, lai pa īstam tu atnāk kāds un viņiem palīdz un redz un pastāsta. Es gribētu, lai tā būtu, bet, diemžēl, es šeit, kad... Daži tur tie ekstrasensi bija tādi komfortīgi, kuri tā kā viņi izstāstīja visu, kas tur kā es vienkārši pēkšņi no bērnības vienkārši daudz skatījos, jo man interesē, varbūt tur visam bija sākums. Par paranormālu. Bet interesanti ir. Protams, ka interesanti. Ir īpaši, jā, kad izstāsta un kaut kādi fakti sakrīt un kad beigās vēl tā kā kaut kā nomierina un tieši tās frāzes, ka bet tagad viņam ir labi, tagad viņš ir tur un tur. Tā kā, jā, arī tas nav for realsies, tad cerams, jā, kaut kādu closure. Ak, Dievs, cik daudz anglicismus izmantoju, tā kā tāds Gen Z. Es varu iedzert katru reizi, kad Inga izmanto anglicismus. Jā, tos. Jā, tāpat kā pirmajā sērijā uz katru matu vēzienu, kad ventilators pūta prom, tad tā bija dzeršanas spēle, lai ūdeni padzeraties, un tad tagad arī uz katru anglicismu. Sisismu. Labi. Jā, like, share, subscribe, vispārējais, negostojiet un sūtiet savus spoku stāstus. Tu tikai paklausies @gmail.com. Bye! Yay!